Aivaram kaut kas jāpasaka. Zigorts jau stāstīja, kā vērsties pie šīs varas institūcijām, deputātiem. Es personīgi esmu pārbaudījis un runājis, ka šie pilsoņi, Latvijas pilsoņi, kas šobrīd sēž Saeimā, retais, kurš ir dzirdējis vispār par pilsoņu kustību, par pilsoņu kongresu. Retais. Personīgi esmu pārbaudījis. Nav dzirdējuši ne pilsoņu kustību, ne kas ir pilsoņu kongress. Kaut ko pa ausu galam ir dzirdējuši par Tautas fronti. Tādi sēž Saeimā. Un pēc tādiem vērsties, kas nekā nezina, tukšs variants. Esmu, kā jūs zināt, es jau eju tur un tur un tur, tiekos ar cilvēkiem, un es konstatēju, ka Saeimā sēž cilvēki, kas nezina vispār mūsu tautas un Latvijas tiesību normas, kādas ir, ko īstenoja 18. gadā nācijas pašnoteikšanās tiesības. Dzīvojam pretiesiskā režīmā, neatbilstoši Saeimai. Satversmē, tā es gribēju teikt. Šī vara 10 Saeimas ir ievēlots neatbilstoši Satversmē. Pretiesisks režīms. Varas uzurpācija, varētu teikt. Barjeras mums ir 5%, barjeras mums ir aptaujas variantos, lai uzstātos televīzijā. Tur arī barjeras. Un barjeras mums ir žurnālisti, radio un televīzija. Tās ir tās barjeras, kas mums liedz īstenot savas tiesības Latvijā. Paldies par uzmanību!